Kopš 7. jūlija Tērbatas ielā 28 darbojas jauns restorāns ar gaisīgu nosaukumu Spārnos. Tas ir ģimenes restorāns, kurā saimnieko māte un viņas dviņu meitas. Mūsu nosaukums, kas ir Spārnos, tā arī bijis vienmēr mūsu tā devīze vai moto. Tā emocija, ko mēs vēlamies nodot citiem. Un tā ir tā emocija un tas piedzīvojums, ko mēs gribam, lai mūsu viesi sajūt. Un Spārnos tas nozīmē to, ka tā ir iedvesma, tas ir vieglums, tas ir prieks, tā ir ļaušanās. Kāpēc mums vispār saucās restorāns Brančotava? Tāpēc, ka mēs tieši vēlējāmies to, lai ir iespēja cilvēkam ne tikai brīvdienās, bet arī darba dienās, neatkarīgi no tā, cik viņam ir laika, viņš atnāk, samaksā naudiņu, tu steidzies, ir kārtībā. Samaksāja naudiņu, ātri paēd, aizskrēja, tik cik gribēja. Tev ir daudz laika, tev ir kaut kāda biznesa tikšanās vai gribi ar draudzenēm pasēdēt. Lūdzu, atkal tā pati naudiņa, bet tu vari to laiskoties tieši tā. Vēlās brokastis bērniem līdz 3 gadu vecumam ir bez maksas, bet bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam par pusi cenu. Otrā stāvā tā tad ir restorāna piedāvājums. Pirmajā stāvā ir Brančotava, savukārt otrā stāvā mēs piedāvājam no šefpavāra ēdienkartes dažādas uzkodas, salātus, desertus, otros ēdienus, gaļas, zivis. Ir arī atsevišķa sadaļa veģetāriešiem. Vienu dienu zvanīja arī meitene, kas bija vegāns un jautāja, vai ir ko ēst, un šefpavārs teica, visu var sarunāt, ir arī, var pabarot arī vegānus. Atsevišķa ēdienkarti ir arī bērniem, jā. Laipni lūgti restorānā Spārnos, Tērbatas ielā 28 Rīgā.